Kādā drūmā pavasara dienā Inga kā vienmēr kavējās pie bibliotēkas grāmatu plauktiem. Šoreiz ar konkrētu mērķi – atrast informāciju par mūsu novada dārgumu Torņkalnu. Pēkšņi kādā noputējušā grāmatā viņi ieraudzīs senu karti. Apjaušot, kas kartē norādīts, viņi ātri atstāja bibliotēku, lai dotos pie izredzētajiem, kas šo dārgumu atradīs. Pirms izredzētie dodas dārgumu meklējumos, viņi uz mazu brīdi apstājās un paskatās uz savu seno un noslēpumu apvīto skolu. We're going on a mission, start the countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Kas norādīja uz dārgumu atrašanās vietu. Mūsu izredzētie raka un raka un raka. Izredzētie saprata, ka mūsu novada dārgums ir šie visi ceļā sastaptie objekti. Paskatās uz savu seno un noslēpumu apvīto skolu, kur ir gandrīz gadu jaunāka kā Latvija un kuras direktori vienmēr tiek manīta smaida. Pirmais objekts, pie kā apstājās izredzētie, ir skaistā upe Mārupīte, pie kuras Ojārs Vācietis sacerēja savus dzejoļus. Kartē iezīmētais ceļš ved uz Torņkalnu baznīcu. Šī baznīca ir slavena ar to, ka ir viena no vecākajām baznīcām Latvijā.